Rallijā Kurzem tu pildi stūrmaņa lomu. Kas ir vienkāršāk, stūrēt pašam vai lasīt stenogrammu? Es domāju, tā ir kopumā ņemta droši vien tomēr stenogrammu lasīt ir vienkāršāk, bet cik es esmu pilots, tad man tā ir ierastāka lieta braukt pie stūras, un šeit vajag mazliet iespringt, lai pareizi aizvest pilotu uz dobu un vēl nolasīt labi stenogrammu. Vai būdams pilots tu daudz runāji ātrumposmos? Nē, es tikai kaut ko nesadzirdējis, pateicu turpinu vai atkārto, bet nerunāju vispār. Šeit mazliet ir cita situācija, šeit pilots ir pieredze, ka viņam tomēr atkārto un man nākās atkārtot kā šturmanim. Bet es esmu par to, ka šturmans diktē un pilots tikai brauc, nekādas sarunas. Jums ar brāli Andi ir katram sava rallija komanda. Jūs esat konkurenti, vai jūs vispār par ralliju vēl runājat savā starpā? Cenšamies mazāk runāt, tikai ir kaut kādi jautājumi, kur tiešām vajag apspriest, bet tā, kad satikties un pļāpāt par to tēmu, droši vien, ka nē. Ir jau ikdiena viss saistīta ar to un labāk parunāt par kaut ko citu. Kurš rallija Kurzem ātrumposms tev patīk vislabāk? Grūti pateikt, no Vecpils ir tas leģendārais, jā, un tur, kur ir pielikts tas gals caur mežu, tas arī ir interesants. Tā kā droši vien, kad Vecpils ir tas, kas man patīk, jā. Kaut gan es tagad it kā to ātrumposmu zināju, bet sanās tā, ka es mazliet pazaudējos stenogrammās, kad aizrāvos, mazliet skatījos, kā pilots brauc, lai kaut ko pateikt, un kilometru braucām bez stenogrammas. Pilots aizrādīja? Nē, mēģinājām kopā atrast, un pēc finišas diezgan pārdzīvoja, bet viņš teica, ka viss normāli un nedaudz zaudējām, jo viņš arī apmēram skatoties onboardu bija mazliet iegaumējis un tieši to vietu viņš tikai zināja.